Likums bija pārkāpts. 90. gados Latvijā notika jaudīga jaunās valsts izlaupīšana, saukt par privatizāciju. Ja tev bija vara un brīvas finanses, tad likumā bija vairāk ieteikumu forma nekā viennozīmīga prasība. Šī situācija arī tika izmantota. Ja pagasta vadītājs nebija apgrūtināts ar augstiem morāles principiem un empātiju, tad viņš varēja sastrādāt tādas lietas, ka jācieš ir vairākām paudzēm, un tā arī notiks, ja mēs neko nedarīsim. Berģos strādās Via Nova vai cita Nova. Šī vieta tukša nepaliks. Es kļūdījos savos pieņēmumos, uzskatot, ka pie visas šīs situācijas vainīgs Mārtiņš Bauza. Lai arī viņu pieņemts vainot visos grēkos Garkalnes pagastā, šoreiz viņa vainīja netieši. Viņš varēja apturēt rūpnīcu savas vadīšanas laikā, bet to nedarīja. Cilvēku iebildumu tas nav pietiekošs iemesls. Galu galā likumīgi uzsāktas darbības turpināšana. Arī šodien šis ir visu iestāžu atrunas stūrakmens. Vēlos par šo likumīgo sākumu izstāstīt. Varēsiet izvērtēt paši. Kārlis Cierulis, būdams pagasta priekšsēdētājs, tiek pie laba kumos. Vairāk kā 40 hektāriem meža pašā Rīgas pievārtē. Izzāģē mežu lielos apjomos, tajā skaitā arī to gabalu, kur tagad atrodas Via Nova rūpnīca. To dara, nesaskaņojot ar valsts mežu dienestu, nepildot atmežošanas prasības, neinformējot zemes dienestu un neveicot ierakstu kadastrā. Vēl šodien valsts iestāžu dokumentācijās šī teritorija skaitās kā mežsaimniecības teritorija. Attēlos varat redzēt, mežs ir un te meža nav. Adrese viena un tā pati. Vienkārši izzāģē mežu un pasludina šo teritoriju par rūpniecisko zonu, veicot ierakstus pagasta plānojumos. 99. gadā šo teritoriju iznomā rūpnīcas būvniecībai. Kāpēc jūsu domām var notikušo saukt par likumīgi uzsāktu darbību? Nākamajā video es runāšu par cilvēku, bez kura paraksta šāda būvniecība nebūtu bijusi iespējama.